šajā metālkāsta epizodē. Man, zin kā, jāpasaka kaut kas, lai triggerot oldfartus un tevi tomēr, zin kā. Cerams, kad sūdi nešļāksies uz savu pusi no toitojiem, kurus lidinās crowdsurfā, jā. Tā, šitas jau paliek nelegāli, jā. Sveiciens visiem, laipni lūgti metālkastā. Te atkal Silvestris, zināms arī kā Sylvester Forge. Un Renārs, zināms arī kā vīrs, kuram šajā pasaulē nekas nav svēts, it īpaši mans laiks. Sveiks. Čau, čau. Un šis ir vispār labākais smagās mūzikas podcasts, kādu šī pasaule ir redzējusi. Viss ir pienācis tas laiks, kad mums ir jābeidz būt pieticīgiem un vienkārši jāsaka lietas tā kā ir. Jo, zin, ka es visu laiku tā pieticīgi saku, ka mums ir tikai tur 3 klausītāji un tā, bet mani te tagad Spotify uz gada beigām sāk baigi tramdīt ar visādiem e-pastiem, ka tur jāsakārto lietiņas un tā. Un mums ir vidēji pat kādi 20 klausītāji, vai tos prāts ir vienkārši saspridzināts. Labi, bet būsim realistiski, tā nav vienīgā vieta, kur var klausīties. Jā, YouTube. Es pastāvs YouTube, laikam, kas tur ar skatījumiem, kādas tēmas ir interesantākas cilvēkiem. Ja? Nu, tur mainās, teiksim, tie skatījums arī no 100 līdz 400, piemēram, pārsvarā ap 200. Jā. Nu, tā kā sabi tur ir 200, tad, man liekas, pārsvarā YouTube cilvēkiem. To. Nu, nezinu, iespējams, bet Spotify pat ir 8 šitie te apskati, nu, reviews, un, ja labi, ja tie 2 no tiem visiem bija mūsēji, laikam, tad 6, bet, nu, ņemot vērā, ka ir kaut kādi 20 vidēji, nu, tad cilvēki lūdzu nesiet slinki uzspiediet to podziņu. Tas tomēr ir bez maksas, un tas ļoti palīdzēs sasildīt mūsu melnās sirdis. Un, uz svētku sezonu. Tā kā saņemamies, jā, neesam kautrīgi, esam aktīvi uz gada beigām ir tīpaši, un tad viss būs bumbās. Sils tāds lūdzu uzdāvinu man sekojumu. Nē, nu zin kā, es baigi vienmēr esmu bijis pret to kaut kādu komentāru laiku lūkšanos un tādām lietām, bet tagad lietas sāk podcastu pasaulē palikt baigi smagās, reku mums ir pazudis mūsu regulārais ierakstīšanas servis, nu respektīvi bezmaksas versijās, kā mēs to visu laiku daram. Tā kā mums tagad ir opcija arī uzsaukt tāliņu. Rip in peace. Jā, rip in peace un visi linki aprakstos un tādās lietās, bet, nu, šogad mēs esam diezgan daudz veikuši visādus, tā teikt, lauka ierakstus, un uz gada beigām tomēr esam atkal atgriezušies savos siltumā, augstajos bunkuros mājās, lai vēl pēdējo reizi šogad ierakstītu tādu brīvās formas sēriju par dažādām random tēmām. Bet, nu vēl, protams, decembra mēnesī tematiskās sērijas un visas tās labās lietas, lai noslēgtu gadu svinīgi un oficiāli, bet šodien tāds free for all formāts. Bet mums arī nedaudz vēlāk šajā epizodē būs iespējams laimet ielūgumus uz pat 2 koncertiem. Tādēļ nemūciet prom un esiet ausīgi. Visi jau aizmuka pēc tās manas sūdzēšanās gaņa. Bet, nu jā, mēs šodien papļāpāsim par metāla festivāliem, gan par mūsu, gan klausītāju kaut kādiem sapņu festivāliem, nu, gan par to, kādi vispār notiek mums apkārt un citur pasaulē. Nu, protams, arī parunāsim par koncertiem, kaut kādiem aizgājušiem un nākotnē tuvākiem. Tad tādu Silvestram tēmu, ko viņš rīklā bāž, tas būtu par mūzikas bootleg fizisko formātu. Bet, nu, jā, un būs arī vēl citas īsākas tēmas. Tā kā, jā, šodien tāds randomiņš free for alls un jā.
tas vispār nebija domāts tikai par fizisko mūzikas formātu, bet par bootlegiem vispār kā tādiem, gan par merču lielākoties. Tas vairāk bija domāts. Ok. Tad varbūt man būs kaut kā pateikt. Parunāsim par tiem festivāliem. Vai tev sanāca kaut ko pameklēt, un vai tev sanāca līdz kaut kādiem secinājumiem nonākt par visu to padarīšanu kā tādu? Nu, neteiksim, ka es tur baigi tur kaut ko rakos un tā, jo tie festivāli man personīgi nav baigi aktuālā lieta nekad bijusi vai tagad. Nu, tie ir tādi super reti un izkaisīti pasākumi. Un tā kā nav tur iespējas apmeklēt varbūt tos, ko es tiešām gribētu, tad es tā, mēģinu bez jēgas tur īpaši arī nefantazēt par to. Bet, protams, man tur būtu atbildes uz kaut kādiem tur tādiem bucket list festivāliem, jā, bet tev tā lieta noteikti ir daudz aktuālāka. Tā kā tu vari pats paturpināt šo pavadienu. Es par to visu, teiksim, vairāk tā pēdējos gados interesējos. Man līdz šim tas vairāk ir bijis tāds lokāls pasākums, jā, tikai tas, kas mums te apkārt, bet pēdējā laikā bišķi vairāk par to sanāk interesēties. Principā kopš profesija festa, tad tā arī interese vairāk uzpeldējusi. Bet tas par to secināšanu es vairāk laikam vedinājos to, kad tā painteresējoties vairāk par to visu, top skaidrs, ka tā vairāk tāda Eiropas padarīšana, jo citur pasaulē tas nav īpaši aktuāli, vairāk ir varbūt kaut kādi lielāki koncerti un tādas lietas, jā. Protams, ir visur, kur pasaulē kaut kādi festivāli, bet salīdzinoši ar to, cik daudz Eiropā notiek tādi, jā, grūti pat salīdzināt, jo Eiropā tiešām viņi ir daudz, tīpaši Centrāla Eiropā. Man kaut kā vienmēr likās, arī dzirdot to, ko amerikāņi parasti stāsta, ka Eiropas tāds tipiskais standarts ir tie open air festivāli, jo pie viņiem tas pārsvarā tā kā telpās notiek. Un man ir kaut kāda tāda dīvaina arī, attieksme, ka man kaut kā grūti būtu pasākumus, kas notiek iekštelpās, saukt par festivāliem, neskapēc. Es personīgi tādā neesmu bijis, un varbūt, ja būtu, tad tas viedoklis mainītos. Bet, kad es domāju par festivālu, tad man tas ir tāds ārtelpa pasākums brīvā dabā noteikti. Es iekštelpu esmu bijis tikai House of Winter, jā. Tas ir Igaunijas tāds pagrīdes festivāls tieši tematiski par black metal. Bet ir tie indoor, es zinu, ka, piemēram, amerikāņiem ir tas Maryland Death Fest, vai ne? Tas ir tāds, man liekas, pēdējā laikā palicis viņiem diezgan populārs, un tur viss kaut kāds uzstājas. Jā, tas ir tāds, ko es zinu, ka iekštelpā. Man liekas, vēl bija tāds, kā viņš saucās, Reiku tas Milwaukee Fests arī. Vai nebija Beyond the Gates gadījumā arī iekštelpās? Es nezinu, bet man liekas, tie lielākie amerikāņi visi ir iekštelpās pa lielam. Tādi vismaz smagās mūzikas, ekstrēmā gala. Varētu būt, jā. Protams, ir tas tur Fire in the Mountains, kas ir tur super arī tādā baigajā atmosfērā, un tas gan ir kaut kas. Tas izskatās baigi interesantais, jā. Bet, jā, man liekas, kopumā tas festivāls var sadalīt tādos lielajos, ar vairākām skatuvēm, open air festivālus, jā. Tāda viena kategorija varētu būt, tad pēc tam ir kaut kādi mazāki, bet tad atkal jautājums, kas skaitās mazs festivāls, vai ne? Tad, jā, ir kaut kādi lokālie pagalma, pagrīdes festivāli, vai ne? Un ir arī kaut kādi ceļojošie festivāli. Jā, bet, teiksim tā, daļai no visiem šiem festivāliem ir arī kaut kādas tematiskās iezīmes. Jā, bet par to, kas ir skaits mazs festivāls, man pat grūti pateikt. Ja mēs salīdzinām ar kaut kādu Vakenu, tur, piemēram, Kilkim Žaibu, tad Kilkim Žaibu gan jau skaitītos kā mazs festivāls, bet man liekas, viņš tas vidējs varētu. Jā, tas ir atkarībā no tā, ar ko tu salīdzini, protams. Jā. Tu esi kaut ko dzirdējis par tiem ceļojošiem festivāliem?
Nu, tas Notfests tāds, laikam, dzirdētākais. Jā. Cik es saprotu, nākamais būs, laikam, Austrālijā. Nezinu, bet tas, es nezinu, tas Warped Tour, tas skaitās arī kā festivāls, vai tas vienkārši kā koncerts? Tas bija ceļojošais, vai to var dažādi uztvert, vai kā tūri, vai kā festivāli, bet man liekas, tas bija tas tā kā ceļojošais festivāls, principā cirks. Jā. Bet tā par citiem it kā nekas baigi nav dzirdēts. Man liekas, Imperikonam vēl bija kaut kāds ceļojošais festivāls. Bet tas arī kaut kāpēc, nezinu, iet pretrunā ar to festivāla definīciju kā tādu. Vismaz man tā liekas, nezinu. Tā kā, es nevaru iedomāties ceļojošo vakenu, piemēram. Tā ir vakena vai, zin kā, tā ir viena konkrēta vieta, kurā tas viss notiek, un tu to kaut kā nevari citur aizvest. Jā, bet, tad labi, tad ceļojošais arī, piemēram, Notfest, tu taču uztur kā festivālu, vai ne? Es nezinu, ja godīgi, es tā baigi neesmu tur acies arī. Vienkārši festivāls notiek vairākās vietās, vienkārši katru gadu citur. Tad tas varbūt skaitītos ceļojušies festivāls, vai ne? Jā, iespējams. Jā, piemēram, tas Black Hole Fest arī viņš gandrīz katru gadu, man liekas, notiek citā vietā. Viņš šogad notika tajā Balve salā, kurā bija Profesija Fest. Jā. Tāds Black Metal festivāls. Bet, par tiem tematiskajiem runājot, tās tēmas atšķirās, piemēram, žanru ziņā, vai arī tas tiek kombinēts ar kaut ko papildus. Piemēram, ja tur ir kaut kāda ar folkloru sapītie, kā, piemēram, Zobens un Lemes un Kilkim Žaibu. Tad ir arī tas Midgards Blot, tas ir visu to vikingu tēmu turpinās un Norvēģijā laikam bija tas festivāls. Kur tēmas pārklājas pa lielam, bet žanru ziņā tur black metals, protams, vai tur death metals. Jā, black metalā, kas tāds, kas nāk galvā. Pirmais laikam, kas nāk prātā ir Steelfest. Reku tas jau tevis pieminētais Igaunijas, tas House of Winter. Jā. Death metalam, man liekas, death metals vairāk aktuāls kaut kādā, Merlin Death Fest, Amerikā diezgan aktuāls tas death metals. Brutal Assault, tāds ekstrēmais gals. Jā, bet tas atkal miksējas ar kaut kādiem grindkoriem Jā. Daudzi festivāli principā pieskarās vairākiem festivāliem, lai dabūtu dažādas auditorijas noteikti. Bet nezinu, tas kaut kā liekas tāds ejošāks variants, līdz ko tu sev uzliec tos baigos kaut kādus rāmjus un robežas, tad tas kaut kā sāk stagnēt ar laiku un liekas, ka jāver vaļā tomēr. Varētu būt, bet, vai obligāti festivālam ir jāizaug līdz 100 skatuvju pilsētai. Jo, ja mēs tagad... Ko mēs pēdējā laikā dzirdam par vakenu, ka tas ir diezgan liels murgs, lai tu redzētu grupas, tev ir jābrauc ar sabiedrisko transportu, un pagājušajā gadā, kad tur viņiem vispār izgāzās tas pasākums tādā ziņā, ka tur bija tie sliktie laikapstākļi, Pagad, kā teritorijas ietvaros ar sabiedrisko, lai tu no vienas... Jā. Un, piemēram, tu nevari tā 5 minūtēs aiziet uz citu grupu. Tu 100% nepaspēsi uz savām grupām kaut kādā brīdī. Bet tur, cik es dzirdēju, tur vispār bija tā, ka cilvēkiem teica, lai viņi nebrauc, jo tur ir slikta situācija. Tā kā cilvēkiem bija lidmašīnas biļetes, un festivāla biļetes, un pateica, sorry, nebūs. Nezinu, iespējams, uz turieni jābrauc nevis, lai grupas skatītos, bet to atmosfēru izjustu un vienkārši... Elpotu putekļus. Jā. Zin kā, tas varētu vairāk būt tāds bucket list lieta metālistam, tāpēc, ka, par vakenu vienmēr ir dzirdēts, tas bija tāds, man liekas, viens no pirmajiem tiešām nopietniem festivāliem, bet Amerikā es agrāk vismaz bija arī šitie kā saucās tas, kur Limp Bizkit tur baigo haosu uztaisīja? Zobens Lemes. Pagaid. Es zinu, ko tu domā, tas Coachella? Nē, bet... Nē.
Nē. Kā viņš bija? Tas Vūds kaut kāds tur. Nē, blin. Woodstock, Jā, gandrīz. Redz, atradām. Bet jā, Woodstocks Amerikā, piemēram, bija, un man liekas, Amerikā tas Ozfests notika, bet Ozfests, man liekas, arī tāds diezgan ceļojošs festivāls, ne? Iespējams. Jā. Tur varbūt kāds var komentāros precizēt, jo tie festivāli tiešām tik daudz un par viņiem visiem kaut ko zināt, tas ir ļoti laikietilpīgs darbiņš. Bet mēs tā pafantazējam, pieskaramies tam visam. Jā, lokālie pagalma pagrīdes, piemēram, man liekas, to tikai tu vari saprast sev apkārtējā teritorijā. Jā, piemēram, arī tas noteikti atkarīgs no tā, cik lokalizēta tā scēna ir. Piemēram, kā Vācijā viss ir izbārstīts, tu noteikti nezināsi par visiem tiem festivāliem, bet Latvijā tu par mazajiem noteikti uzzināsi. Piemēram, mums ir, kas tur kaut kādi Zilonis, jā, tas rock festivāls Vētra, kas vēl bija šogad, bija kaut kādi vēl mazie festivāli. Arī kaut kādi punk pikniki, tas jau bišķi lielāks, bet Monkey Prides bija jauns festivāls parādījies šogad. Jā, ir daudz tādi kaut kādi pagalma un festivāliņi. Tādiem arī, man liekas, interesanti būtu kādreiz aizšot. Bandava arī tāds neliela mēroga festivāls. Bet, jā. Ko tu zini, kas mums tam apkārtnē notiek Baltijas mērogā, teiksim tā? Visi tie nosaukumi jau ir pieminēti, neko tādu baigi citos to nepateikšu. Jā, tā tad Igaunijā, cik mani zināms, galvenais ir Hard Rock Lagers. Tas, lai gan pieskarās tādiem arī populārākiem projektiem, ja. Piemēram, viņam tur pagājuši gadu viens no headlineriem bija Arch Enemy, šogad drīzāk. Bet, jā, tur visādi tie metāla projekti. Tad viņiem, man liekas, tāds ordinālākais tiešām ir tas House of Winter. Tāds pagrīds black metal fest. Principā tu ej uz turieni, lai uzzinātu grupas. Man nav uzturē. Bet, kas vēl tāds, es aizmirsu, kurā valstī, bet bija vēl tas Devilstones, bet tas jau laikam ir. Lietuvā, jā. Jā, Lietuvā. Lietuvā, protams, Kilkim Žaibu un Vilku Ziemu, bet Vilku Ziemu man ir grūti uztvert kā festivālu, jo tas vairāk tāds viena vakara notikums, jā. Tur arī tā robeža tāda neskaidra, kas tad ir festivāls. Visticamāk, ka tas nav festivāls, bet nosaukumā viņš ir. Vēl bija šitas te tūlītās, kur man te bija pierakstīts. Tagad vēl parādījās kaut kāds Sugis Extreme Fest, jā. Igaunijā, man liekas, tur būs Death Metals grindcore, kaut kas tāds. Bet, mums pa lielam Baltijā galvenais festivāls, tas ir, jau tas ir palicis par Baltijas galveno festivālu, Kilkim Žaiba noteikti. Arī tas sācis no tāda pagalma festivāla, kas, man liekas, vienmēr ir interesanti, kāds tas progress bijis, jā. Bet, par to festivālu mēs arī tālāk vēl parunāsim, bišķi tālāk epizodē. Kas vēl tāds, Latvijā, jā, galvenais mums ir Zobens un Lems. Agrāk vēl bija tas metal šovs. Tā kaut kā. Kaut kādi komentāri, kaut kādi papildinājumi. Baigi, jau laikam nesaku. Ir grūti kaut ko baigi par to runāt, ja tu pats neesi uz tādiem pasākumiem bijis. Ir īpaši uz tiem kaut kādiem vēsturiskākiem, tas pats metal šovs. Ko tur var pateikt īsti? Es personīgi baigi daudz neko laikam. Par Baltijas festivāliem mēs bišķi pieminējam. Protams, lielo festivālu viņu diezgan daudz, kas ir tāda Eiropas kontekstā milzīgiem, principā uzreiz tas arī ir pasaules kontekstā lielie.
ir vēl šities Roadburns, Hellfests. Ja, man liekas, Hellfests ir palicis tagad par to galveno tādu metālu festivālu, ja neskaitam Vakenu. Download festivāls arī tie varētu būt tādi 3 lielie. Download festivāls laikam bija apvienotie Karalistā, un Hellfests tas bija Francijā. Kaut kā tā. Jā. Vēl Ozfests ir liels. Vēl tas 70,000 tons of metal, jā. Tas ir Amerikā uz kruīza kuģa. Tas ir tāds arī ļoti oriģināls. Un, jā, interesanti tieši būtu uzzināt no cilvēkiem kaut kādus tos tematiski oriģinālos festivālus. Jo ir visādi, kas ir kaut kādos mežos un cietokšņos, jā. Man liekas, arī tas pats Brutal Assault bija arī tāda cietokšņa. Jā. Bet tas jau tāds, pat vairs nav mazs festivāls. Tālūk, padzesējis mūties esmu. Diezgan daudz par to, kāda mums apkārt festivāli, un tad tālāk mēs varētu paklausīties, ko mums ir citi cilvēki teikuši. Principā bija uzdots jautājums, drīzāk vārds klausītājiem, un bija jautājums, kāds bija jautājums? Festivāls, kuru tu kādreiz dzīvē gribētu piedzīvot, Renār, tu pats neatbildēji. Es pats neatbildēju? Nē. Pagaidām tuvākā nākotnē tas būtu Stilfest. Bet, jā, pagaidām es neesmu baigi daudz uzdūries uz kaut kādiem konkrētiem tematiskiem festivāliem, kas man liktos, mums šo būtu jāizbrauc, kā tas bija ar Profesiju fest. Ja. Man liekas, ka vairāk šobrīd es skatītos uz line-upu. Kādas grupas spēlēs, man tas laikam būtu būtiskāk. Bet man ir vairāk kārt ieteikts tas Midgards Blood, ja tas ir tā kā Zuls tikai Norvēģijā un ar to Viking tēmu vairāk un tāds bišķi plašāks. Un, protams, tur Black Metals arī un tādā garā. Tagad, kad es paskatījos to Fire in the Mountains, tas likās arī baigi foršais pēc tam grupām, kas tur spēlē. Jā. Tā kaut kā. Pagaidām man tāds nav konkrēts viens, kurš tāds, bucket list. Vakens man jau ir katru gadu aizvien vairāk atbaidu un diez vai man gribētos, tuvākā nākotnē noteikti negribētos. Bet, par to vārdu klausītājiem, es tos festivāls centos apkopot kaut kādā veidā. Es viņus sagrupēju tā lielie, vidējie un kaut kādi mazie pagrīdes festivāli. Tu noteikti atceries kaut kādus lielos, kas tika pieminēti. Jā, tur bija, protams, kad dzirdēti nosaukumi arī. Jā, varbūt nosauks kādu. Vakena, protams, bija pāris reizes pieminēta. Jā, viņš bija 4 reizes pieminēts un bija 10 reakcijas. Tas bija otrs populārākais, teiksim, starp tiem komentāriem un reakcijām. Populārākais bija Hellfest. Jā. Tad trešajā vietā, kā jau mēs arī minējām iepriekš, tad Download Festival. Tad tas bija arī pāris reizes pieminēts ar vairākām reakcijām. Protams, arī iepriekš minētie Ozfests, Roadburns, tas 1000 tonu metāla, tas arī bija pieminēts. Un vēl bija tas Mēra Luna, bet par to es diezgan maz zinu. Bet tur kaut kādi smagie projekti arī uzstājas. Tad par tādiem vidēja mēroga festivāliem bija pieminēts Stilfest, protams, Black Metal festivāls, bet man liekas, viņš joprojām auga ar visu to, ka viņš ir vienā konkrētā vietā notiek. Tās grupas jau arī tur diezgan nopietnas uzstājas. Tas Obscene Extreme, Death Metals, Grindcore un vēl viss kaut kas. Tad tas Desert Fest, kaut ko zini par to Desert Fest? Nē, to es pirmo reizi redzēju, laikam. Jā, cik es paskatījos,
tur ir tā, kur es esmu. Tad tas Desert Fest arī varētu būt tāds tā kā ceļojošais, vai arī viņš notiek vienas valsts ietvaros. Nu, piemēram, nē, tas noteikti ir ceļojošais, jo viņš vairākās lokācijās noticis, tur, piemēram, apvienotie Karalistā vai tur kaut kur Ņujorkā, cik es redzu tagad pēc tām afišām, bet, nu, tur ir viss kaut kas, gan tur kaut kādi slodžīgi projekti un tā tālāk. Jā, bet tos arī pirmo reizi dzirdēju. Tā kā tur ir jāpasako līdzi, kādi ir tie line-upi. Tur laikam vairāk arī ir pieskāršies tam rokam un tādām lietām. Nu, jā, kas vēl bija? Man bija ļoti liels prieks redzēt Profesiju festu, kad cilvēki pieminēja. Jā, tas tāds sev uzsit pa plecu bišķīt. Bet jā, tas noteikti ir tāds, ko ieteiktu cilvēkiem. Alā festivāls, nu, kur vēl kaut kas unikālāks. Bet, jā, tad bija Maryland Death Fests pieminēts, ko mēs jau pieminējam, tad arī tas Fire in the Mountains. Inferno Metal Festival, tas tāds, laikam, starp lielu un vidēji varētu būt, bet Norvēģijas festivāls. Starp citu, šitas labs. No. Tas Inferno Fests tur kaut kā es ik pa laikam paskatos kaut kādus random plakātiņus un tur uzspēlēju reāli tādas bucket list grupas. Diskārnēs bija pirms pāris gadiem un tagad es skatījos Me and That Man tur būs un es kā reiz sāku fantazēt, kā būtu ja viņi apkārt tam festivālam kaut kādu tūrīti uztaisītu un Latvijā arī uzspēlētu. Un šeku šodien tiek ielikts paziņojums, ka Me and That Man spēlēs Latvijā aprīlī. No, tas bija vispār. Es neatceros, ka man uz koncerta paziņojumu būtu tik fiziska reakcija bijusi, bet tā bija tāda nereāla laimes sajūta uz tādu īsu brītiņu. Tā kā tas ir reāls. Tāds, ārpus metāla māksliniekiem tas ir tāds top nosaukums, ko gribētos redzēt. Es bišķi laikam nesaprotu to hype, to projektu. Varbūt tu vari pastāstīt bišķi. Ko tu tur gribi saprast? Man liekas, ka tieši otrādā, ka tas tādam tipiskam Begemota fanam tas galīgi neaiziet. Un, man liekas, daudzi pat tā ieheito diezgan to visu. Tā kā droši heitojiet, tā kā vairāk man paliek, kā saka. Jā, tas Inferno gadījumā arī nav iekšdurvis. Jā, tas ir. Nu jā, tad vēl bija pieminēts Tuska. Tas tur laikam tādi populārāki projekti uzstājas, gan new metal un vēl vis kaut kādi. Bija vēl, es atceros tagad tāds lielāks pasākums Rock am Ring, tur arī tādi visādi pasākumi. Vēcīt Rock am Ring, šitas nosaukums nebija dzirdēts kādu 10 gadi laikam. Ja reāli, ja tu man vidusskolā uzprasītu uz kādu festivālu, tu gribi aizbraukt, man tas toreiz bija vienkārši bucket list, jo Bullet for my Valentine, Avenged Sevenfold, Five Finger Death Punch, visi vienā vietā, kā tas vispār var būt? Papa Roach un kas tik tur vēl nebija, tas likās, wow, tur metālista paradīze vienkārši. Jā, vēl bija šitas Rock in Rio, vēl arī kaut kādu laiku tāds diezgan aktuāls, cik es atceros. Tas jau joprojām vēl notiek, jā, tur taču, man liekas, tie dzīvē ieraksti no turienes ir populāri. Tas jau iepriekš minētais Brutal Assault, kas ir, arī laikam pieskarās pa lielam visiem žanriem. Bet, jā, tas vasaras festivāls tā kā diezgan brutāli varētu būt ar kaut kādā cietoksnī atrasties. Kas vēl bija pieminēti, mazie Pagrīdes festivāli, Halls of Winter bija pieminēts, arī tas rock festivāls Vētra bija pieminēts, kas notiek Rujenā. Un tas Midgards Blot arī bija pieminēts. Tā kā cilvēki par viņu zina. Un tas, tā tūlītās atvēršu. Jā, Midgards Blot ir vairāk kaut kādi black metāli un lai gan arī kaut kādi populārie projekti parādās. Tur ir vērts pastīties internetā, viņš tāds diezgan arī atmosfērisks ar visu to savu lokāciju un tādā garā. Jā, bija arī mums pieminēti
savādāki nemetāla festivāli, piemēram, MIDI festivāls. Un mums bija daži arī laikā ceļotāji komentāros, kas pieminēja tūlītās. Zvērā tur bija kaut kas. Jā, Zvērā 2006. Es pastījos internetā, kādi projekti tur uzstājās. Nu, tur visādi kaut kādi alternatīvie, nedzirdēti projekti, jā, bet nu, arī bija kaut kādi vietējie, ko es zinu, piemēram, Sound Arcade, Unfair, Tessa, Kriegofers, Kakofoniks, Solaris, nu, viss kaut kas tur bijis. Tur, principā, internetā vienkārši jāskatās bildes. Laikam tas būs tuvākais, kā var nokļūt tajā festivālā. Bet, jā, bija viņš arī laikam vairākus gadus tas festivāls, par ko būtu arī interesanti vairāk uzzināt kādreiz. Tad vēl bija pieminēts Mēs Tornim. Es paskatījos, 2000. gada, jā, bija pieminēts. Un tur piedalījās Skyforger, Husqvarna, Apēdājs, Brūčent, Preternatural, un vēl tur bija daži projekti. Jā, tāds interesanti, kā tas viss tur bija. Žēl, ka tie cilvēki, kas tos pieminēja, ka nepastāstīja. Nu jā, tur prasījās plašāks drusku komentārs, lai to saprastu, bet nu. Jā. Tad vēl bija pieminēts Sutas balss, par tādu es nebiju dzirdējis, bet pastījos tur visādi gan metāla, gan roka projekti vairāku gadu garumā notika. Un bija viens komentārs to reizi, kad Rīgā pirmo reizi bija Ethereum. Par ko ir runa? Kas to lai zina? Nu, jā, tā kaut kā, nu, te mēs pa lielam neindropojām visādus festivālus, jā, bet, nu, principā katram ir jāsaprot, kas viņam interesē, vai tiešām viņš grib piedzīvot tur kaut kādus pārvietojies ar transporta līdzekli un pazaudē savu telti festivālus, ja? Vai arī kaut kādus paguli manā viesistabā un noja lejā uz virtuvi paklausīties grupu festivālus. Ja? Ir jau viss kaut kas un katrai tēmai, un ja tev ir arī žanru preferences, tu noteikti kaut ko vari atrast. Tepat apkārt mums, ja? Skandināvu valstīs, tepat Baltijas valstīs. Bet nu mans mindsets laikam ir tāds, ka sākumā notestē, kas te ir apkārt, un tad izplaties, jā. Man gribētu tos, man liekas arī loģiskāk sākumā pasties, kas te Baltijas valstīs notiek, pat no mazāku uz lielāku, un tad tu saproti, kurā brīdī tas paliek par daudz, jā. Nu, tālūk. Un runājot, vēl bišķīt par festivāliem parunājot. Mēs varētu bišķi parunāt arī par mums tādiem nākamajiem festivāliem. Ja. Tas jau laikam tepat vien Baltijas mērogā būs, bet Vilku ziema. Nu labi, tas vēl tāds uz līnijas vai cip festivāls vai nav, bet man liekas tāpat šo pasākumu jāpiemēn, jo tur uzstāsies fucking Primordial. Es nezinu. Tev izklausās, ka tev ne silts, ne augsts, ja, bet man liekas, ka ar to projektu tas paliek par obligātu pasākumu. Pagājuši gadu tur uzstājās Asagroms, Unleashed, kas tur vēl bija, Nocturnal Mortum, Destroyer 666. Tā kā tur būs vēl kaut kādi projekti, gan jau izziņoti pāris, bet noteikti tas varētu būt interesants pasākums. Tur bija arī vēl kaut kādi, man liekas, black metal un death metal projekti. Kaut kas vēl bija pieminēts. Es tagad uz sitienu pat neatceros, bet vai tu esi apsvērs braukt uz šo? Nē, pagaidām točnu nē, bet es tev aizmirsu uzprasīt vienu baigi svarīgo tādu jautājumu, uz kuru īsti pat nav atbildes, bet, kad tu par to Stilfestu runāji, tu vispār apzinies un novērtē to faktu, ka tu redzēsi blasfēmiju, man liekas, ka tu vispār nerūbīji, ka tas notiks. Tā kā paldies pilnīgs veists. Kāds uzbrauciens, es tādu tīri, kas saka, kas acīt jāsaka, tā teikt, jā. Tā, es ātri pabeigšu iepriekšējo tēmu. Vilku ziemā uzstāsies arī Mispirmings, jā.
Tas ir arī foršs projekts. Es nevaru to nosaukumu atcerēties visu laiku, kaut kā gribas tur mest daudz vairāk zilbes nekā tur ir kaut kāds bisping, meihempings, tur Meihempings. misperming, bisping, pinks, kaut kāds. Jā. Tā, tā tad nākamais, kuram es arī gribēju pieskarties attiecībā uz tavu jautājumu. Stilfest. Pareizi, sorry, es drusku pasteidzos, man liekas, ka tu vairs par to nerunāsi. Baigi nekrietni vispār, zin kā. Bet, man blasfemi, tas būs blasfemas no manas puses, bet jā, es baigi neesmu viņas klausījies, un man tas tik daudz nenozīmē, bet, zin kā Don't worry, brother. I'll help you see the error of your ways. Es noteikti līdz festivālam paklausīšos, bet es saprotu to nozīmīgumu, jā, tā kā, jā. Es vēl neaptveru to nozīmīgumu, atbildot tavu jautājumu, bet es saprotu, ka tas taviem varmetāliem un tam līdzīgi, tas ir the name, vai ne? Jā, es esmu priecīgs, ka tu apzinies to faktu un atzīsti to, tāpēc tev vēl laiks ir, lai labotos, tā kā viss ok. Jā, tā kā mēs noteikti vēl pēc Stilfesta par visu šo parunāsim, bet vispār šogad tik traks line-ups, jau pagājušajos gadus bija, baigie nosaukumi, bet šogad fucking Gorgoroth būs, Nocturnal Mortem, Inquisition, jā, es redzēju to nosaukumu. Inquisition. Un man vienkārši, es cerēju, ka būs Inquisition, un bija tas moments, ka viņi vienkārši nosaukumu pēc nosaukuma ik minūti meta, kas tur uzstāsies, jā. Un es tāds saku, būtu forši un Inquisition, tad es vienkārši būtu happy uz dzīvi, man liekas. Un viņi paziņoja Inquisition, un es nebrīnīšos, ja tā būs vienīgā iespēja viņus redzēt. Un tāpēc, jā, tagad tas ir obligāts festivāls, bet tur daudz kas uzstāsies, tur būs Horna, tas pats Mispirmings, tad tur būs, jau arī, ko iepriekš biju dzirdējis, Halls of Winter, tu Street, Inferno, un tur vēl, man liekas, puse no nosaukumiem ir tikai izziņoti, bet jā, tur ļoti lieli tie nosaukumi, tad tiešām nozīmīgi īpaši black metalā. Kaut kas tur arī no death metalā būs, un jā, bet, tas ir salīdzinoši dārgs pasākums, tāpēc, ka Somijā viņš notiek un tā dzīvošana, tas viss tur ir, padārgi. Un arī jāskatās, protams, izvēlētos festivālus. Cik tu spēja atļauties, jā. Jā, Blasphemy nesen izziņoja, kas tur vēl bija tāds interesants. Tavu sitienu pat nepateikšu. Tur vēl tie, kad Deveriki inkubatori būs, kas arī man interesē, death metal puses. Veiders, kas jau šeit ir bijuši daudz, jā. Jā. Man interesē vairāk tā, kādi būs kaut kādi depresīvā gala projekti. Un tā kā vēl laiks rādīs, noteikti būs vēl kāds lielais nosaukums. Tā kā jā, tas man tāds būs lielākā avantūra nākamgad. Un tā kā arī šobrīd arī jāgatavojas finansiāli. Bet, es tev gribētu iedot lirikas, pirms mēs turpinam par nākamajiem festivāliem. Ai, cik negaidīti, ka tūlīt laikam būs kaut kas no Kilkim Žaibu line-upa. Paskatīsimies. Klausies, jā. Ļoti ausīgi klausies. There is a God in man and in nature. He who sits in the dark, the bringer of light. This beauty. Tālāks neteikšu, tad citātas būs spoilers. Es Blackbreadam principā lirikas nezinu, bet es minētu, ka tas ir tas. Foolish one. The sign. Vai Sours, bet... Pagaid, klausies. Tad pateikšu to rendiņu. The side of an open eye. The side of an open eye? The side. The side. Jā, of an open eye.
Vecīt, nebūs. Nebūs, vecīt. Tas bija Gorgoroth. The sign of an open eye. Nu, vecīt. Es būtu viņu iepriekš izmantojis, bet par cik tu man uzdevi jautājumu par Stilfestu, es negribēju pārāk acīm redzams un uzreiz pateikt. Bet. Nu, tas tā, bet es tev pat nevaru nosaukt dziesmas nosaukumu nevienu Gorgorotam, tā kā lūdzu visi oldfarti var atkal manis īsti krustā, bet tā nav īsti mana grupa, kur es kaut ko vispār zinu, tā kā drusku garām, bet ok, vismaz respekt par to, ka tu drusku tā kā man mēģināji prātu sajaukt ar to secību. Es tev gribu iedot tā, tūlītās. Nu, tad tagad gan būs kaut kas no Kilkim Žaibu 100%. Tā kā es pat varētu vispār super speciālo minējumu uztaisīt, pat nenoklausoties dziesmu, uzminēt, kas tā ir par dziesmu. Lai gribu redzēt, kā tu uzminēsi dziesmu, ja? Tā. Es tev sūtu, vai aizsūtījās? Paskaties. Atsūtījās, jā. Nu, te pat ir 4 sekundes. Ok. Nu, es taču teicu vienkārši. Tā pagaid, man liekas jau drusku, kā saka. Tas ir Black Braid, jā, protams, kā jau paredzēts. Tikai prikals tāds, ka nosaukumu gan es nezināšu, bet tas ir no jauna albuma otrā dziesma pēc tā intro akustiskā, kas aiziet. Kā viņi sauc? Nu, es saku, es nezinu nosaukumu, bet tā ir otrā dziesma no jauna albuma. Tā kā es tūlīt pārbaudīšu, vai tā ir otrā dziesma. Nu, jā, tā ir otrā dziesma. Nu, viņi sauc uz The Spirit Returns. Bet, jā, nu, par Black Braid mēs tūlīt pārnāsim, bet fiks pabeidzam to tēmu par nākamajiem festivāliem. Tātad vēl arī jāskatās, kas uzstāsies tie hard rock lāgeri, ja tur būs pietiekami interesanti nosakumi. Varbūt arī beidzot jāizbrauc uz tos, vēl neesmu bijis. Bet Kilkim Žaibu. Viņi jau sāka ar diezgan trakiem nosaukumiem. Stop. Te es mikrofonu iedodu tev šobrīd. Pagaid, bet lai viss būtu godīgi, mēs noslēgsim to segmentu un es tev arī iedošu kaut ko paklausīties. Varbūt tam arī būs kaut kāda saistība ar Kilkim Žaibu, kas gan to, lai zina. Nu, tagad laikam vēl pagaidām nav, bet viss ir iespējams, es domāju. Tā kā, šis ir pilnīgi randoms, te nav nekādas sakarības jāmeklē, jo es esmu super neparedzams un es nemēģinu tev lietas atvieglot kaut kādā veidā, jā. Labi, jā. Tā kā es parasti esmu ļoti strikts ar to 1 sekundi, bet tā kā šoreiz es tev pat kaut kādas 3 iedošu. Ok, sarunāts. Es pat īstenībā būtu labi, ja tu pat tikai grupu pateiktu, man ar to pilnībā pietiktu. Tā, klausos. Man ir sajūta, ka tas ir dzirdēts, bet es godīgi sakot, es pat nezinu, es tev varu pateikt. Mans minējums būtu, varbūt tās tu tomēr arī pēkšņi izdomā pieskarties festivāla tēmai, varbūt tās tu gribi parunāt par Carpathian Forest? Nebūs, nē. Nē, vienkārši taisu to grupu vairākas reizes pat dzīvē redzējis. Un es viņus tā mazliet, neteiksim, ka ieheitoju, bet neesmu baigais fanboys, tāpēc es gribēju pārliecināties, vai tu spēsi attaisnot to savu fanātiķa statusu. Nē, labi, tu arī nesīt kā baigais fanātiķis, bet tev viņi diezgan patīk pēc tā, ko tu esi stāstījis. Tā ir slavenā un super populārā Migla. Es vienkārši paņēmu populārāko dziesmu Spotify un gribēju paskatīties. Zin kā, Miglai vispār, man liekas, visas dziesmas ir tik vienādas. Jā. Es noteikti neatšķirtu viņas, un es zinu vienu dziesmu, jā. Tā tiešām es zinu, bet visi pārējais man saplūst. Es viņu saju vienkārši skatīties dzīvē, jā, tāpēc, ka viņi diezgan, tas vibes ir diezgan foršs.
Labi, aizmirstam par šo te negadījumu un virzamies pie svarīgās tēmas. Kāpēc man gribēja ieforsēt miglu? Nē, nu es saku, man liekas, tu viņus reizes 3 vismaz esi redzējis, tāpēc es gribēju pārbaudīt, cik labi tu zini viņu dziesmas. Viņi vienkārši pārāk bieži šeit uzstājas, varbūt tāpēc. Nav jau slikta lieta. Nu jā. Tā, ok, tad, jā, nu būs jāizbrauc tomēr paostīt gaisu uz to Lietuvu, un es te jūtos pēdējo nedēļu laikā tā kā tāda bezmazvēs Ziemassvētku sajūta ar tiem grupu izziņoši. Nu, katru dienu iemet to jauno grupu, un es tev gribu parādīt to procesu, kā es parasti to lietu daru. Tā kā, nu, kad, teiksim, parādas tas notifications, jā, no Facebookā vai kur tur, tad darīsim to tagad, jo es vēl neesmu šodienas grupu paskaties, un tad es parasti daru tā, ka ieslēdzu fonā tādu haipiņu dziesmu, zin kā izlaiž notifications, tu redzi, ka ir Kilkim Žaibu super, kas gan mums tur izmetīsies. Un šodien es... Ok, antik, lai mektīgi kaut kāds, nezinu pat kā izrunāt, bet es tādu grupu nezinu, tā kā šis galīgi nav tā, ko es te biju plānojis. Nu, ok, nu tas tā, kaut kāds Butchers. Nu, es personīgi nezinu tādu grupu, pagaidām nula emociju, tā kā es biju gaidījis kaut ko tādu foršāku varbūt. Bet labi. Tu šobrīd skatījies, ko viņi izņem. Skaidrs. Es domāju, tu man tā kā stāstīsi, kā tas notika vispār no paša sākuma. Nē, bet vienkārši ir izziņoti pāris forši nosaukumi, un es gribēju tā alfabetiski visiem iziet cauri, un tu varētu pateikt, teiksim, 5 zvaigžņu sistēmā, cik hype līmenī tu esi par katru no šiem nosaukumiem. Vai tev ir skaidri noteikumi? Ok, Black Braid. 5 no 5. Nice. Carpathian Forest. 5 no 5. Dolce. 0 no 5. Pagaid, varbūt man savas zvaigznītes arī teikt. Lai... Jā, tātad Black Braid. 4. Ko tu dirsi? Nu, bļāviens, es tev paskaidrošu, kāpēc, bet 4. Nu, ko tu dirsi? One Man Project, un viņi salasījuši grupu un atbraukuši uz Eiropu. Tu tā runāji par to projektu, Paga, vecīt, vispār, stop. Kopš kura laika tu vispār esi kaut kāda Black Braid hype viļņa, jo es kaut kā neatceros, ka tu būtu baigajā starā par viņiem, kad mēs runājām sērijā tajā indiāņu metālā. Nu, varbūt es pēc tam sāku baigi klausīties, bet labi, es vienkārši spriešu pēc tā, cik ļoti es gribu redzēt, Nu, es gribu redzēt, Tādā ziņā es vērtēju 5. Nu, ok, Carpathian Forest 1. Man, zin kā, jāpasaka kaut kas, lai triggerotu oldfartus un tevi tomēr, zin kā. Nu, pilnīgi neinteresē šis nosaukums, godīgi sakot. Tā kā status un visas tās lietas, bet mūzika, nu, tā kā, labi, vai neko neteikšu. Dolce, nu, īstenībā 3 kāds varētu būt stabili. Ja viņi hītu spēlē, nu, tev noteikti neaizies. Tur tāds kaut kāds gotiskais, industriālais, nezinu, metāls roks ar sievietes vokālu, nezinu, bet viņai superīga balss. Ja hītu spēlēs, tad labs. Ok, šis ir interesanti, gutilaks. 3 no 5. For the memes. Jā, es laikam arī 3 no 5. Es īsti nezinu, kā par šo te justies. Tas nav kaut kas tāds, ko es baigi gribu redzēt, bet tā kā prikola pēc kontrasta dēļ. Kāpēc gan ne? Ja tu pasties tos YouTube koncertu video, nu, cerams, kad sūdi nešļāksies uz savu pusi no toitojiem, kurus lidinās crowdsurfā, Tā kā... Bet mīma pēc jāaiziet paskatīties, nu, vismaz būs kaut kas tāds piedzīvots. Tāds folk festivāls, Kilkim Žaibu, uzstājas gutalaks. Nu, bet tas, man liekas, tieši ir foršākais, ka viņi tā dara, ka viņi reāli izvēršas, un viņi kaut kādus tur tikai folka robežas sev neuzliek, un tas ir daudz interesantāk. Jā, tā kā pagājuši gadu tur bija arī Electric Wizards, un vēl kas tur tik nebija, Nu, tā kā bišķi ārpus tam visam arī paņem kaut ko foršu. Ok, tālāk Inferno.
Inferno, es jau viņus redzēju Halls of Winter, 3 no 5. 1 no 5. Jungle Road. Bet par to Inferno, viņiem tiešām ļoti foršs priekšnesums. Es domāju, tev patiks tas creepy priekšnesums. Nu labi, 2 no 5. Jungle Road. Es zinu, 2 no 5, es viņus nezinu. 4 no 5 stabili. Riktīgi labā tāda, nezinu, viena no laikam tādām smagi strādājošākajām tādām B-tier death metal grupām. Reāli. Okay. Tur ir labs. Tā pagaid, Necrophobic, jā. Jā, 2 no 5, nesklausījies viņus. 3 no 5, īstenībā. Tas logo ir tāds, man liekas, modernā, jau tāda klasika, ļoti tāds ikonisks un daudz kur redzēts. Bet tā mūzika, tāds foršs diezgan melodisks. Black metals, domāju, aizies tīri labi. Night Slasher. Tā, tūlītās atradīšu bildi. Kaut kāds Lietuvas trash metals, ja saprotu pareizi. Labi, 2 no 5, nezinu tādus. 1 no 5. Sir. 3 no 5. Nē, 3,5 no 5. Vecīt, tu vispār, jā. Tāds visu laiku, nē, ko es tur darīšu, tur nekas neuzstāsies. Ja tur atbrauks Saurs, tad es varētu varbūt, jā. Vai Blackbraids, jā. Izziņo Blackbraids, nē, ja tur vēl būs Saurs, tad var būt, jā. Izziņo Sauri, nezinu, var būt, ja tur vēl parādīsies Inquisition, jā. Un šitādā gaitā. Pirmkārt, tas ir pilnīgi greizies, tā nekad neesmu teicis, tu tagad kaut ko safabricēji. Tas ir pilnīgs fake news. Bet ja tur jau redzi vienu savu tuvu nosaukumu Sauri vai Blackbraid, kāpēc uzreiz nepiekrist, jā? Tāpēc, ka ir jādomā, vai tā sula ir spiešanas vērta vai nē, un te es to paskaidroju, kāpēc Blackbraids ir 4 zvaigznes un Saurs ir 5 stabili. Jo kā tu vari, piemēram, Saurs man ir bucket list grupa, un bucket list ir 5 zvaigznes, un Blackbraids tā ir tā kā vienkārši tāda, labā grupa, kuru es esmu tiešām priecīgs redzēt dzīvē, bet es nevaru viņus ielikt tajā top tier kategorijā. Man viņi nav bucket lists. Un ja tu abas iemet 5-niekā, tad tā kā, tava skala ir drusku tā kā sačakarēta. Jo jābūt kaut kādai starpībai starp bucket list grupu un vienkārši grupu, kuru tu ļoti gribi redzēt dzīvē, ir jābūt tam slieksnim, saproti. Tāpēc... Labi, bet es vienkārši biju uz žēbām, un es zinu, cik tur ir forši, tāpēc man nevajag obligāti bucket list grupas tur. Tev nevajag, kādam vajag, saproti. labi. Bet piemēram, skaties, vai tu System of a Down un Blackbraid liktu vienā tīrā? Neliktu. Tieši tā. Bet... jebkurā gadījumā ņem vērā, ka tur ir 2 skatuves, un tu uz visām grupām tāpat netiks. Nē, tur jau tā lieta, tas ir labi, ka ir tādas arī grupas, kuras tu vispār negribi redzēt, jo būtu diezgan sūdīgi, laikam, ja visas grupas būtu 5 no 5, jo visas tu nevarētu redzēt. Tāpēc gan jau ir forši, ka tur kaut kas pārklāsies, un tas nekas traks, ja ir grupas, kuras tevi neinteresē, tādām arī jābūt. Bet atgriežoties pie tā Carpathian Forest, nodungo man lūdzu kādu viņu rifu. Nebūs. Aiziet. Ko tu teici? Tu gribi, lai es tev nodungoju vienu Sauru rifu? Beidzīt bez problēmām. Nē, es gribu, lai tu Jungle Road nodungo. Tūlīt bez problēmām. Dziesma Stay Dead. Kad es to sasintonizēšu ar mūziku. Tad vienkārši tas prāts uzsprāgs. Saurīvts bez problēmām. Pietiek, es vairs nespēju klausīties. Un pēdējais uz šo brīdi Vulture Industries. Nezinu. 1,5 no 5. 1 no 5. Un vēl tas jaunais Butcher, kā viņu tur pareizi izrunā. Nezinu, bet arī nezinu. Nebija tā, ka gadījumā pagājušajā gadā tur Sodoms un kaut kāds Asphyx vispār tika izziņoti relatīvi neilgi pirms tā paša festivāla. Godīgi sakot, es neatceros, bet Asphyx gan varētu būt, ka diezgan
pēc tam izziņoja. Bet reāli viņi varēja pagaidīt kaut kādas 2 nedēļas un uztaisīt tādu bezmaz vai adventas kalendāra gimiku. Pat decembra mēnesī to laist tādā, tas būtu vispār. Jebkurā gadījumā šajā festivālā noteikti vēl priekšā ir daudz lieli nosaukumi un mazi nosaukumi, tā kā šo turiet savā radarā un noteikti tur tiksimies. Vispār ļoti laba atmosfēra tur. Un noteikti arī būs kāds latviešu projekts, kas ir gandrīz katru gadu ir. Bet laikam nav tā, ka viņi atkārtojas. Jā, grupas, kas vienu gadu spēlē, viņi visticamāk, ka nākošajā gadā nebūs. Nē, nākamajā nē. Jā. Bet šādi tad jau atkārtojas. Skyforgers visticamāk nebūs, jo viņi jau bija pagājušajā gadā. Jā. Šogad. Viņiem vispār speciāla programma bija šogad. Tā kā viss tas strēlnieku prikols, tas bija priekš žaibām. Tā lūk. Bet, jā, tā kā nākamie festivāli, nākamgad daudz, kas priekšā, kam pievērst uzmanību, un vismaz man prieks, ka Solsters tiek beidzot izvilkts uz Kilkuma žaibu, un tad mēs varēsim par to arī paspriedulēt pēc tam. Bet, nezinu, vai tev ir prieks izklausījās, ka tu man tā baigi uzbrauc iepriekš, tā kā es nezinu, ko tev vēl vajag. Es tā kā pasaku, ka es braucu, un tu tāpat atrodi veidu, kā man sūdas uzmest virs. Bet tā nebūs pēdējā reize, ka tev sūda tiks uzmest virsū, ja tīpaši, ja tu priekšējā rindā stāvēs. Nice. Mēs rulējam. Šis bija labs, jā. Šātos Gutelaks. Jā. Bet atgriežoties bišķi pie Blackberry, es pieņemu, ka tu esi dzirdējis jaunu albumu, kā tev ar viņiem iet. Nē, kā gan vecīt, es, protams, ka neesmu dzirdējis, kas tad es esmu tāds, kas tas Blackberry ir. Kurš gan tev par viņu pastāstīja, gan jau, ka ne. Vai tu zināji par... Nē, gan jau tu zināji iepriekš. Klausies, jā? Kas tas būs uzbraucienkārs? Tas vienkārši prasu, kā tev patīk albums. Nezinu, es joprojām nevaru izmest no galvas ārā to, ka tu mēģināji man uzdirst par to, ka man viņi ir 4 zvaigznes, nevis 5. Man liekas, ka tev vairāk patika. Tas ir ļoti labs rādītājs, 4 zvaigznes. Ja 5 ir bucket lists, tad 4 ir tā kā nākamais augstākais solis. Jā, ja tu principā nebrauc uz festivāliem, tad jau, jā. Albums jau labs kā tāds. Nezinu, kaut kā vidū mazliet viņi mani pazaudē, bet sākums ir riktīgi top un uz beigām aiziet spēcīgi. Dzīvē, man liekas, tas ir tīpaši tādā kaut kādā brīvās dabas atmosfērā grūti iedomāties kaut ko labāku. Blackberry, Sours, tas ir reāli grupas, kas domā tas tādiem apstākļiem, manuprāt. Jā, tad viņu tam tūkstnešu vaibam tas ļoti atbilst, bet personīgi es varbūt šis man nav iespēdies atmiņā tik ļoti kā pirmais albums. Es pat nezinu, kāpēc. Bet viņš skan ļoti līdzīgi, jā. Jā, bet vispār, ja mēs ņemam vērā, ka tas projekts ir tikai pāris gadus vecs, jā, un viņi vienkārši pumpē materiālu un viss ir tik pārdomāti. Tad viss ir bumbās. Tā grupa vispār ir baigi uzspragusi priekš tā, ņemot, cik viņa ir jauna. Un tas jau viņa bija tajā decibel tūrā. Man liekas, ka pirmais supports tikko jaunajā. Tā ir tā viena no lielākajām, laikam, tūrēm, kas iet pa Ameriku. Tas jau ir tā kā vispār wow. Vai tu zini, vai otrajā albumā arī tas viss ir solo projekts? Es domāju, ka tas izstrādes ziņā. Ka jā, dzīvojā viņš tikai, kā saprotu, ir sev atradis to grupu, jo to visu viņš diez vai tur varētu viens pats izdarīt. Jā, bildītē jau tur bija vairāki čalīši. Bet albumā es pieļauju, ka jā. Skaidrs, jā. Vai pastāv iespēja, ka šis albums tiks tev gada topā? Nē. Tev gan jau arī netiks, ja viņš tevi nav paņēmis. Nē. Tu esi devis tā kā 2. un 3. iespēju, vai tu tik tā? Es esmu daudz viņu klausījies, bet atklāt sakot, vairāk fonā slēdzas tad, kad es kaut ko daru. Ok, tad tavi iepriekšēji uzbraucieni tagad ir palikuši vēl neloģiskāki. Tas nemaina faktu, ka es ļoti gribu redzēt dzīvē tā atmosfēra, un tas viss, man liekas, būs ļoti krūti.
Man pirmais albums ļoti patīk, un tās dziesmas es gribu dzirdēt. Tālūk. Vispār par tiem festivāliem es vēl vienu lietu aizmirsu pieminēt, un ir tāds internetā rīks concertsmetal.com, tā kā ar domzīmi starp tiem diviem vārdiem. Ja? Tā ir pasaules karta ar kaut kādiem nākamajiem festivāliem. Protams, visi tur nav salikti, bet šajā resursā noteikti var atrast informāciju par visādiem festivāliem. Un, ja ir vēlme parakties, atrast sev kaut ko interesantu, lūdzu. Paldies. Jā. Nu tā kaut kā. Vēl vienai mazliet tēmai es tā īslaicīgi gribēju pieskārties. Vai tu dzirdēji par tiem, par Bandcamp izmaiņām? Biju dzirdējis kaut ko, ka tur kaut kādas sastāva maiņas un baigās atlaišanas ir notikušas, bet ko tieši tas ir ietekmējis, es baigi nezinu. Jā, tā kā tāds Songtrader oktobrī nopirka no Epic Games to Bandcamp un tas Songtrader, viņš tā kā lielākais mūzikas licencēšanas platforma pasaulē, jā. Un tad viņi pusi atlaida no darbiniekiem. Jā, kā tas viss progresēs, es neviens to nezinu, bet es vienkārši ceru, ka tā platforma nebūs izpostīta un pārtaisīta par kaut ko līdzīgu Spotify, jo tas ir tas resurss, kur pagrīdas mūziķi var izposties. Un, jā, tieši Bandcamps ir mazāk zināmiem nosaukumiem, tā ir viņu štēla, un tur mēs arī daudz ko atklājam, un daudzas grupas tieši arī paliek lielas caur šo platformu. Tātad nākamie koncerti. 1. decembris, Solstafir. Man neko daudz neizsaka, bet es neesmu viņas klausījies, jā. Bet ir tāds Melnie piekdienā, ja nemaldos. Tad ir tas Sogis Extreme Fest, ko es pieminēju iepriekš, no 8. līdz 9. viņš notiek Igaunijā. 14. decembrī būs Stormgrey lietuviešu tāds death metals, varētu teikt, death dooms, varbūt, vairāk death metals, jā, bet ļoti forši, kopā ar Drūnu spēlēs. Janvārī būs Viļņā Vilku ziema, Primordial būs, jā. Februārī no 8. līdz 11. ir Halls of Winter. Pagaidām es neredzu tur tāds baigos nosaukums, kas mani uzrunātu, tā kā ļoti iespējams šogad viņu izlaidīšu. Es domāju, es viņu izlaidīšu, uz Vilku ziemu aizbraukšu. Un, jā, 14. februārī Cradle of Filth, vai tu domā uz to iet? Noteikti ne. Kā? Vajag, Silvestru. Tev patīk klausīties piedzošus bēbīšus? Jā. Tad ej. Iešu. Lai tik iet labumā. Labi, paldies. Bet mums vēl priekšā, ļoti tuvā nākotnē, ir 2 koncerti, arī par kuriem mēs tagad plašāk parunāsim. Varbūt ne par pašiem koncertiem, bet jā. 2. decembrī uzstāsies Viking metal grupa Erebaltor, kas arī Zobaclamas festivālā ir uzstājušies, un ar viņiem būs kopā black metal projekts Enisum, kurus es ļoti, ļoti gaidu un ļoti gribu redzēt dzīvējā. Un, jā, viņa diskogrāfija ir ļoti forša, un man tev patīk gan atmosfēriskais black metals, gan tur vēl viss kaut kāds black metals. Bars ar atmosfēriskais, jā, šitas ir the real deal, ko paklausīties un aiziet, apskatīties. Jā, vai tu esi par viņiem dzirdējis? Protams. Un kā tev patīk? Pagad, tu domā par Erebaltor vai Enisum? Es jautāju par Enisum, bet tu vari par abiem atbildēt. Nē, par Erebaltor es neko baigi nezinu, bet Enisum labs, jā. Es labprāt arī paskatītos, jo par to mēs vēl gada beigās parunāsim, neliels tīzeris, bet tā man pagaidām nav ko teikt. Jā, tā kā tu visticamāk būsi koncertā? Nebūs, nē. Kāpēc? Nesanāk. Es tev to arī parādīšu, nesanāk.
Bet vēl otrs koncerts 15. decembrī būs psihedeliskie folk Heks Veseli, un ar viņiem būs vietējie Elkupi. Abi koncerti notiek Vagonu hallē, jā. Un šiem diviem koncertiem ir iespēja dabūt pa 2 ielūgumiem, jā. Pateicoties Vārnu laikam, šautauts viņiem, jā. Tad mūsu podkastā tiks izlozēti pa 2 ielūgumiem katram koncertam. Tātad cerams, ka jūs vēl esat līdz šim ar mums. un varbūt tas timestamp uzliksim vēl nezinām, jā, padomāsim. Bet kas jums būs jāizdara, lai jūs piedalītos šajā izlozā? Mēs ceram, ka jūs esat mūsu sekotājs pirmkārt, jā. Mēs ceram. Jo jēga nav prasīt piesakot un atsakot pēc tam, ja pēc 2 dienām, bet vajadzētu aiziet uz mūsu Facebook lapu, un tur ir posts ar šo abu koncertu afišām. Paņemat, vienkārši iekomentējiet tur, pirmkārt, uz kuru koncertu jūs vēlaties iegūt savus 2 ielūgumus, jā. Jūs varat arī piedalīties tā kā par abiem koncertiem, jā. Jo, varbūt vairāk kāds grib, varbūt vairāk mūsu klausītāji gribēs uz to Eri Baltoru un Enisam, ja nekā uz to otru, tāpēc, ja jūs esat gatavi, piemēram, uz abiem, tad, droši rakstiet, ka jūs piedalāties abiem koncertiem izlozējiem. Tātad, jā, jūs komentārā šajā postā ierakstat, uz kuru koncertu jūs vēlaties, un tā pa lielam ir galvenā prasība. Ja, nekas pārdabisks. Bet jums būs 2 reiz lielāka iespēja iegūt 2 ielūgumus. Ja jūs savā komentārā ierakstīsiet, mums Metālkastam kādu ieteikumu kādai nākotnes sērijas tematikai. Tā kā jā. Tas nozīmē, ka jūs šajā draftā piedalīsieties ar 2 entrijiem, nezinu, kā mēs to varam savādāk nosaukt. Ar 2 dalībām, ja. Tā kā tālūk, un tad mēs arī šomēnes, varbūt pēc kādas nedēļas, tad paziņosim, kurš ir laimējis, un jā, es domāju, ka visticamāk, jūs vienkārši ieradīsieties koncertā, un jūs ielaidīs pa lielam tā. Tālūk, Silvestri, nē, tu nevari piedalīties. Blin. Tā. Es jau sāku komentēt, bet labi. Jā, tā tad vēlreiz es atkārtoju. Jūs vienkārši aiziet uz šo Facebook ierakstu, kur ir šīs afišas, un iekomentējiet, uz kuru koncertu jūs vēlaties. Un vēl varbūt ierakstat kādu ieteikumu kādai nākotnes sērijai. Un tad jums būs 2 reiz lielāka iespēja tikt pie biļetēm. Un vēl 10 bonus entry tiem, kas atsūta selfiju no dušas. Tikai meitenēm laikam. Bet tā, šitas jau paliek nelegāli, jā? Labi, visiem vecumiem, lai varētu piedalīties. Jā, nesūtam tādas bildes, protams, nevienam tas nav vajadzīgs. Renāram varat sūtīt, protams, jā, bet... Ko tu mani padari par nelegālo? Bet, jā, principā, jums varbūt grūtākais šajā visā jums būs atrast draudziņu, ar kuru iet uz šo koncertu, jā. Tā kā, jo uzvarēties dabūs 2 biļetes, jā. Tā kā nevis katra būs atsevišķi izlozēta. Tālūk. Jā, tā kā paldies Vārnu laikam par šo iespēju, un cerams, ka cilvēkam, kas tiešām grib šo koncertu, arī tiks pie šīm biļetēm. Un, jā, es personīgi noteikti uz to Enisam koncertu iešu par Heks Veseli vēl jāskatās, jāpadomā. Bet, jā. Vagonu hallē, es teikšu, visi koncerti ir ļoti labi, jā. Tur skaņa vienmēr ir ļoti laba. Es nezinu, kāpēc, bet tā ir.
šajā kontekstā es varētu pieminēt arī aizgājušos koncertus. Piemēram, 18. novembrī notika Kanabinoidu koncerts, Igauņu tāds sludge hardcore projekts, ļoti spēcīgi. Un tik interesants koncerts bija, tur visur bija projekcijas uz sienām, ja, un tur laikam dzīvējā viņi tur kaut kādus šķidrumus tur kustināja, ja, un tad bija tas baigi psihedēliskais, tur viss tas vibes. Un tas bija baigi interesanti. Un 11. novembrī bija Skyforger koncerts Uzvaras parkā. Man liekas, viņi ir pirmie, kas Uzvaras parkā pēc pieminekļa nojaukšanas tur uzstājās. Un koncerts bija baigi krūtais, jo pirotehnika tur bija tāda, kāda nekad nav bijusi Skyforgeram. Ja. Tur bija ne tikai ugunis priekšā skatuvē, ja. Tur bija arī fonētiskā pirotehnika, piemēram, tā kā šāviens, ja, tā pamīšus taisīja, un bija tiešām reāli sajūta, ka tas apšaudē, ja, kas bija baigi unikāli. Un virs skatuves bija reāls salūts. Ļoti spēcīgi tas viss bija. Un to es negaidīju, ka tas būs tik krūti, ja. Tā kā, jā. Viņi pa lielam spēlēja to programmu, kas bija Kilkim Žaibu, un Latviešu strēlnieku to programmu. Jā, vienkārši tur tie interlūdi, nevis interlūdi, starp dziesmām tie monologi, viņi bija latviski, ja, un nevis angliski. Un arī viņam aizmugurē bija tur tas displejs lielais, un tur arī brīžiem gāja dziesmu lirikas, un jā, video montāžas, gan vēsturiskās, gan grupas, tur, kā viņi tur pa tranšajām skraida un ko tik viņi nedara, ja. Tas bija tiešām ļoti augstā līmenī. Un tālūk, tas ir par aizgājušiem koncertiem. Ja tev par to nav nekādi jautājumi, tad mēs dosimies tālāk. Jā, drusku Škrobeka sanāca tomēr palaist garām to programmu, jo tas reāli ir tas viens albums, kuru gribētu tiešām dzirdēt dzīvējā viņu no viena vāka līdz otrajam, tā kā kaut kā pat negribas, vismaz tuvākajā laikā noteikti tādas iespējas vairāk nebūs, un kas to zina, vai tāda vispār vēl kādreiz būs. Tā kā šis bija tiešām laikam baigi tāds unikālais notikums, un visi, kas tur bija, jums reāli paveicās. Jā, piekrītu. Bet, jā, pirms mēs tad virzamies uz pārējām tēmām tālāk, es ātri atgādināšu par vārdu laiku aktivitāti. Noteikti Facebookā tur visu kaut ko no viņiem var uzzināt gan par pasākumiem, gan par mūziku un vietējo un ārzemju. Un viņiem ir arī radio raidījums, tie Radio Naba, un LSM ir arī pieejami ieraksti, un tur viņi runā par visu kaut kādu alternatīvo un smago mūziku. Jā. Tā kā aiziet, ievērtējiet, un vēlreiz viņiem paldies par ielūgumiem. Tad tālāk mēs varam varbūt uz taviem būtlagiem pieskarties. Jā, bet vispār pirms mēs to ņemam, tā teikt, pie dziesmas, man tomēr bija vēl viens skaņas fragments, ko es tev iemetīšu. Tā saucamais sātaniskais revers, jāuzmin dziesma, kas ir apgriezta otrādāk, un es šito tev principā negribēju dot vispār, jo man tas likās nenormāli viegli, ka būs, un tur būs super viegli atpazīt, bet, kad es viņu apgriezu otrādāk, personīgi es nevarētu atpazīt viņu. Kaut gan tā ir tāda super zināma un viegla dziesma, tā kā skatīsimies, kā tev ies. Labi. Vari mēģināt, bet man liekas, tur nav baigās cerības. Jau uzreiz man norakstīs, paldies. Tā, klausos. Tas bija interesanti, bet bija pāris mirkļi, kas man nodeva, kas tas ir. Nē. Tas vokāls tieši. Jā, vokāls, jā, bet dziesmu vai tā var pateikt. Linkin Park, In the End.
Labs, respekt. Prāta elektriskās ķēdes, kas spēja atpazīt dziesmas, apgrieztā secībā, acīm redzot, strādā labāk nekā man. Jo es pats tos failus graizot, viņu apgriezu otrādāk, un es kaut kā man nelikās tās lietas kopā. Bet jā, labs. Bet es kaut kur pie kādas, nezinu, 7 sekundes tikai sapratu. Jā. No, tā kā, ja būtu īsāks fragments, iespējams arī nesaprastu. Ok, labi, tad varam pāriet pie tādas laikam pēdējās šodien tēmas. Jo, zin kā vispār tas AliExpress ir tāda baigā bedre, kur var tik viegli apmaldīties. Piemēram, es te, tuvojas Ziemassvētki, es te biju iegājis tur, lai pameklētu māsīcas sīkajiem kaut kādu Ziemassvētkos, tur kreklu ar bruņurupučiem ņindzām, un man tas beidzās ar 20 minūšu iekšējo debati, vai es sev pērku ziemas cepuri ar Akatskī sarkano mākonīti vai ar pārsvītroto Konohas simbolu. Šautots visiem, kas saprata referenci. Bet jā, tas arī bootleg merča piedāvājums tur ir nenormāli pieaudzis, jo ja pirms kaut kādiem pāris gadiem tur, protams, bija kaut kādi tur AC/DC, tur Guns N' Roses, Slayer un tādas lietas redzamas, un kaut kādi random deathcore krakli vienkārši. Tad tagad tur ir, vienkārši viss, ko tu vari iedomāties, bez mazai visas grupas jau pat aizskarot underground līmeni, un reāli tie dizaini, kas tur ir pieejami, ir pat krūtāki nekā kaut kāds oficiālais merch. Tāpēc, protams, tam visam līdzi nāk kaut kāda morālā bagāža, kaut kādi pārmetumi, cik ētiski, neētiski tas ir. Tāpēc es gribēju mazliet pieskarties pat vairāk šai tēmai, nevis tā kā pat kaut kādiem tur būtlegi ierakstiem, jo pret tiem man īsti pat nav baigo pretenziju. Kāpēc? Tā kā kas tur slikts, ja tu, skaties, atkal ir mums jāparunā par to terminu precizitāti, jo bieži vien bootleg izmanto nepareizi. Jo parasti reāli, kas ir bootlegs, piemēram, tu pats ierakstīji kaut kādu, koncertu, un to tā neoficiāli izlaidi. Tas ir reāls bootlegs, bet bieži vien cilvēki par bootlegiem sauc tādas saucam, pirātiskās kopijas, kas ir vienkārši nelegālie fake, bet tie jau kā tādi nav bootleg. Tāpēc okay. tur jānovalk tā līnija. Jā. Reāli bootleg ir tas tā kā, piemēram, pazīstamais Mayhem, kur viņiem iznāca tas, kur ar to dead pašnāvības bildi, vai tur kaut kādi Cannibal Corpse, protams, ir koncerti. Un pret tādiem es saku, man nav iebildumu tīri no kolekcionāra puses, man liekas, tas ir tāds foršs diezgan pievienojums savai kolekcijai. Bet vai tie merči arī neskaitās, tā kā pirātiski? Jā, merči gan laikam skaitās. Tas jau laikam tiešām ir pirātisms, tāpēc es pats sev laikam tikko iešāvu kājā, tas laikam nav baigi pareizi to saukt par bootleg merču, ja tas ir pirātiski. Bet, es nezinu, teiksim, vai tev ir kaut kādi uzreiz morālie kaut kādi aizspriedumi pret kaut ko tādu, ka tu nevis ej grupas oficiālajā veikaliņā un tā kā atbalsti viņus, bet ieej kaut kādā tur alijā un nopērc pa 10 eiro kreklu. Vai iedzījā pēču kāda, kur cilvēki speciāli taisa. Bet nevienmēr, personīgi es tā praktiski neesmu pircis bootleg merču, bet piemēram, citas grupas, varbūt viņām nav, piemēram, viņiem nav kaut kāds backpatch pieejams, vispār, vai, nav bijis, vai arī tu sazinies ar grupu, un viņi tev neko tādu nepiedāvā. Tev ir 2 varianti, vai tu pats uztaisi to dizainu un aizēji uz kaut kādu drukas vietu, kas arī varētu būt, bootlegs, kas varbūt, nav pareizi. Bet labi, tev, piemēram, grupas piekrišana ir, viss ir ok, bet tas ir ekstra darbs, un kāds cits to darbu izdara, un es zinu, ka ir arī lokāli kaut kādi, kas taisa bootleg merču, un arī tajos edzijos ir, kas taisa visādas uzšuves, un, piemēram, es atceros, kad es Eglath meklēju, gribējās kaut kādu lielāku uzšuvi, jo es tajā festivālā nopirku kaut kādas tās mazās, un edzijā bija pieejamas tas, tādas tā kā augšdaļas, mugurā augšdaļā, kur ielikt aptuveni tāda izmēra, tā kā tikai teksts. Backstrap vai kā viņi tur sauc. Jā, tādu es gribētu, jā. Es kaut kad varbūt pat paņemšu, bet
ja grupa kaut ko tādu nenodrošina un tev nav īsti savas iespējas, ja, tas tāpat sanāk krietni lētāk, kad tu no kāda pasūti, nekā tu pats uztaisi dizainu un ne vienā eksemplārā uztaisīt no kaut kāda apdrukas vietas vai kaut kādas vietas, kur izšuja kaut kādus tur logotipus un tam līdzīgi. Bet, es nezinu, es kaut kā arī, laikam, tā atbilde nav tik viennozīmīga, ja tā ir kaut kāda maza underground grupa. Labi, visticamāk, tad būs pagrūti atrast kaut kādā alijā tādu merču, bet, tādu grupu jau, protams, ka gribas atbalstīt patiešo, bet ja tas ir kaut kāds lielāks nosaukums, es personīgi tur baigo problēmu neredzu, piemēram, es to Hatebreed tanktopu paņēmu tajā pašā AliExpressā, un, nezinu, man kaut kā nav baigo sirdsapziņas pārmetumu, jo es taču to kreklu nesāju ne jau ar kaut kādiem sliktiem nodomiem, es pats esmu kā staigājoša reklāma, un visiem bez maz vai rādu to nosaukumu, tas krekls tādā ziņā, jā. Samaksā pats par sevi, un tas merča cenas oficiālās, kas aiziet, tas tā kā reāli dažreiz liekas, tā kā, bļāviens, es taču maksāju tev bez maz vai par to, lai es būtu tava staigājošā reklāma, iedot man kaut kādu nelielu atlaidi, es nevaru tur, kāpēc tu ņem no manis tur to vienkārši nenormālu overheadu, tur pat tiem 80 eiro kaut kādu džemperi, jo taču, es pēc tam esmu tava reklāma, tā tīri, tā kā, saproti, ko es domāju, tā kā, es maksāju tev, lai tevi reklamētu, principā tā sanāk. Reāli, protams, es dabūju pretī sev to džemperīti vai ko tur vēl, bet nezinu, tas cenas ir. Vienkārši tas uzcenojums, vai tas ir pamatots, jo, piemēram, protams, ir izdevumi par to, ka tu uztaisi to visu, ka tu nopērci to drēbi, ka tu viņu apdrukā un tur, visu izsūtīšanu un tā tālāk, bet, ir tāda, varbūt, slimība lielām grupām, ka viņi baigi lielu uzcenojumu uzliek, tā kā viņam būtu kaut kāds, nezinu, krūtais tur lupatu brands. Labi, kaut kādā ziņā brands viņi ir, bet, tas vairs nav priekš faniem, tas ir, naudas dēļ. Jā. Vienīgi arī par tiem pasūtītajiem bootlegiem, arī, vai tas ir viņi jau kaut kāds esošs dizains, vai tas viņi kaut kāds paštaisītais dizains. Tas arī varbūt ir tāds fakts, ko apsvērt, bet, man liekas, realitātē neviens neko tādu neapsver, varbūt tu vienīgi. Cik tas morāli ir. Man tas piedāvājums liekas tāds baigi stilīgs, piemēram, Defeated Sanity Spilvendrāna. Tā kā, tādu oficiālo nekur nedabūs, ja tā, nezinu, tur pa 4-5 eiro tādu var pasūtīt, un kaut kādas segas vai tur, nezinu, aizkari. Principā, jebkas, ko tu gribi, tev var apdrukāt ar to tavu mīļāko dizainu, un, nezinu, tas kaut kā liekas diezgan stilīgi, teiksim, arī mazliet interesanti, ka, piemēram, zinot Just un visas tās trademark lietas, kā tur tas viss tiek tā kā monitorēts un kā viņi tam visam izseko līdzi un tur, piemēram, nobano tādus nelegālos sellerus, jo par Hatebreed man nekas nav atnācis, bet tikko, piemēram, par to pašu Naruto cepurīti atnāca. Ziņa, ka iespējams jūs esat nopircis kaut kādu nelegālo produktu, ka tur ir aizskars tas intelektuālais property, ka tur, iedomājies, kaut kādu Naruto simbolus viņi tā kā, spēja izsekot, bet tādas grupas, reālus brandus, tos tā kā mierīgi var tirgot. Kāpēc sūdi tev nevis tam, kas pārdod? Nē, tikai, laikam, tā kā brīdinājumu, ka tu, cipa, izmanto kaut, ne jau, ka tev sūdi par to draudu, bet tīri tā vai zināšanai, ka tu esi nopircis kaut kādu, tā kā fake lietiņu, laikam. Okay. Tas likās diezgan rēcīgi. Labi, bet arī, tad, piemēram, Hatebreeds, labi, es nezinu, bet es nevis minu, bet spekulēju, ka viņiem visticamāk nav kaut kāds Eiropas sellers merčum, ja viņiem tas martyr stores, ja tāpat tās kā Crowbaram, kur jebko pasūtīt ir ļoti dārgi. Viņš ir Amerikā bazēts un tad nav īsti opciju, ja. Jā, man vienkārši vairāk interesē tīri, kā tas copyright strādā. Jo tāpat tā kā dziesmas, piemēram, no YouTube tur novāc vai tur atrod kaut kādas nelegāli izmantotas bildītas internetos tīri. Ja tādām lietām spēj sekot, tad kā viņi nespēja nokontrolēt šitādus nelegālas tā kā merča tirgotājus.
Jo es noteikti zinu, ka Justam nepatiktu, ka viņas dizainus tirgo tādā tipa veidā. Tas ir kādai grupai pircis, tā kā bez Five Finger Death Punch, tu vēl kaut kādu kreiso merču esi pircis? Kāpēc tu domā, ka es esmu viņiem pircis kreiso merču? Five Finger Death Punch. Tas viss bija oficiāli. Nē, tas bija oficiāls krekls. Bet tā baigi jau, tīri tas, ka tu pats kaut kādas tās uzšuves uztaisi, tas, man liekas, atbilst tai bootleg definīcijai, bet jau atkal, es neredzu problēmu, ja tāda uzšuve oficiāli nekur nav pieejama, un es tā kā pats personīgi samaksāju, lai tavu grupu uzliktu uz sevis, kur problēma? Tā kā, uztaisi oficiāli, lai es varētu nopirkt, tad runāsim, bet citādi pārmetumi no grupām arī. Jā, tā viņš ir. Kas tur vēl tāds? Tad tu beigās pasūtīji to, kam tur gribēji pasūtīt kaut kādas Teenage Mutant Ninja. Beigās jā, bet sākumā tomēr to Naruto cepurīti bija jāpēc. Zin, kā ziema tomēr augsti paliek. Tāpēc tam vids pie durvīm klauvā. Mēs dzirdējām, ka jūs iegādājaties tā kā nelicenzētu Naruto cepurītiem. Vajadzētu uzrakstīt paskaidrojumu pie mums. Jā, tās uzšuves te jau arī pieminēja, bet, Alijā tur, teiksim, tādas uzšuves gan nav tas populārākais. Es zinu, ka Edzijā ir tādi, kas taisa tos uzšuves un ļoti daudz visādus. Un runājot par uzšuvēm, protams, Renār, kā mēs varam nepieminēt to, ka mums ir palikušas cik uzšuves? 5. Blin. Nē, zin kā, varbūt cilvēki domā, ka jūs tur kaut kāda tur underground podcasts, tur gan jau ka sūdīga kvalitāte un arī un tā, bet es varu likt savas kvalitātes un garantijas zīmi, ka viņa kvalitātes ziņā nebūs ne gramu sliktāka par jūsu jau esošajām visām profesionālo grupu uzšuvēm. Būsim atklāti, viņas ir krietni labākas nekā lielākā daļa jūsu mīļāko grupu uzšuves, jo viņas nav apdrukātās, viņas ir tiešām izšūtās. Un pats labākais ir tas, ka tos logotipus var uz uzšuvēm labāk izlasīt nekā digitālā formātā, paskatoties mūsu logo. Tur vienkārši tie burti, tie burti ir reāli resnāki nekā viss pārējais. Tā kā padomājiet vēlreiz, varbūt jums tomēr vajag vēl tādu. Tā kā reku tuvojas Ziemassvētki, tā varētu būt. Uzdāvināt savai mammai uzšuvi. Nē, zin kā, piemēram, labi, es saprotu, cilvēks varbūt saka, man nav vestes, ko es darīšu ar to uzšuvi. Es tev pilnībā piekrītu, man ir bijis pat tā, ka, man uz vestes vairāk nav vienkārši uzšuves. Vietas uzšuvēm, tāpēc, piemēram, uzšuve ir tāda lieta, kas ļoti labi izskatās arī disku plauktiņā, ļoti dekoratīvs elements, kāpēc gan ne. Vai, piemēram, bikšu ielaps. Arī, jā, funkcionāli, praktisks pielietojums. Vai Somai, es gribēju nākamais, ko pieminēt, Somas gan jau, ka lielākai daļai ir. Tā kā pielietojumi ir, vajag tikai drusku padomāt, un tad noteikti tas viss atradīsies. Vai arī jūs varat, kā es, vienkārši nopirkt uzšūs un neizmantot viņus. Un, piemēram, varbūt pēc gada izveidos to savu vesti. Jā, vai nekad neizveidosies, bet galvenais ir nopirkt. Jā, es principā piekrītu, tā kā rakstam un visu sarunāsim. Es varu vēl pieminēt, ka 25. novembrī Krokā Zobnits Lemes būs Egloth vakars, tiks atskaņota Egloth mūzika un būs vismaz pāris domu biedrie, tā kā būs ar ko parunāt, ja jums ir tikpat tuvu tā grupa kā mums. Bet es pareizi sapratu to stāstu, ka Čalis, kurš bija tajā Vācijas festivālā nopircis karogu no Spānijas, tagad brauks uz Latviju, lai viņam tam karogam atrastos pielietojums? Viņš ir no Spānijas, bet karogu viņš nopirka festivālā, bet viņš mājā neatrada pielietojumu, un viņš vienkārši grib kaut kādā veidā izmantot to karogu. Jā, un viņš brauks uz Latviju? Viņš pa laikam brauc uz Latviju, un tad mēs vienkārši runājām, kad varētu uztaisīt Egloth vakaru un pasādēt un pie tās mūzikas un papļāpāt, un tad beidzot viņš atrada pielietojumu. Tad viņš vismaz tā vakara laikā viņš to karogu varēs izlikt.
Nē, es nezinu, ko teikt par šo. Tas ir dedication, zin kā tu nopērci visu mērķu. Baigais dedication un respekt no vienas puses, bet no otras puses tā kā, grūti pateikt, bet tā kā, maks neefficient pielietojums karogam. Nekas, vismaz viņam ir tāds, man nav piemēram, ja. Bet, tā kā būs viņa mūzika visu vakara garumā un pie aliņa var pasēdēt papļāpāt. Arī nav obligāti jānāk pļāpāt, var vienkārši pasēdēt, paklausīties mūziku. Un, tad, uz atvadām mēs vēl varētu parunāt īsumā par to, kas mums tuvākajā nākotnē podkastā gaidāms, bet pirms tam es tev varētu iedot reverse fragmentu, ko es tev vēl neiedevu. Aha. Esi gatavs, jā? Baidies. Nē, es nedomāju, ka tev būs sagatavots. Es drusku pārsteigts, bet labi. Īsti biksās gan. Tā. Kur man tā mapīte? Paga, kas ir tas, ko tu man tikko prasīji? Cik dienas man ir killstreaks Japāņu Duolingo? Šodien 100 palika, bet tas tā, es nemēģinu nevienu iespēdot, bet jā, bija tāda lieta. Tev joprojām Japāņu valoda? Jā, vēl pirmo vietu dabūju pagājušajā nedēļā Zelta līgā, bet, tas arī, tas tā. Pasaki, ka, ko lai es tev paprastu, ko man varētu pateikt, ka tu esi gatavs reverse fragmentam un tu noteikti neatminēsi viņu. Nē, bet vispār tur jau tā lieta, ka, piemēram, ja tu 100 dienas mācītos, piemēram, kaut kādu franču, nezinu, vai spāņu valodu, tu, man liekas, jau varētu kaut kādu basic sarunu, reāli pēc 100 tādām regulārām dienām veidot. Japāņu valodā ir sajūta, ka tu pat tā virsmu neesi kārtīgi apgrābstījis, jo reāli tur to hiraganu un katakanu pamatsimbolus es esmu iemācījies un kaut kādas tur pamata frāzes, bet vienkārši tā liekas neizsmeļāmā. Reāli nekur uz priekšu neesmu ticis, tas nav baigi praktiski pielietojams. Es tā kā sajūtos super lepnis, ka vienā animē es tā kā spēju izlasīt tur viena čalīša vārdu un arī vienas Japāņu grupas Spotifyā spēju izlasīt vienu nosaukumu. Tā kā man tas uzreiz tā kā likās, 100 dienas atmaksājās, bet reāli praktiski tas liekas šausmīgi grūti. Es tiešām nesaprotu, kā kaut kāds cilvēks ārzemnieks var vispār iemācīties to japāņu valodu, jo kanji tur ir bezgalīgi, tā kā respektu visiem, kas to dara. Tā kā īsa atbilde, protams, es tev nevaru to pateikt, ko tu man prasīji. Kad tu padosies? Nē, es šim ceļam neredzu galu, tā kā, sliktāk jau nepaliek no tā kā ir sūdīgākas un mazāk produktīvas lietas, ko varētu darīt, tā kā es turpināšu, un es varu, kā jau tev toreiz teicu, pasūtīt ūdeni, pasūtīt rīsus, pasūtīt suši, paprasīt, kur ir vilciena stacija, parādīt, ka tur ir autobusa pietura. Suisenžo. Jā, šautauts Arcemam. Es tev varu pateikt, ka šī ir mana sarkanā cepure, un ka tie ir mani baltie lietus sargi, piemēram. Labi, klausamies tavu reverso fragmentu pēc šī te random renta. Aiziet. Uz beigām tā kā parādījās kaut kas, kas tā kā drusku savalkas. Bet es jau teicu, tev ir advancētākas drusku smadzeņu tie cikli, tās ķēdītes nekā man. Tas vokāls izklausījās pēc kaut kāda post-punka vispār apgrieztā versijā. Tā, ka jāziņ. Vecie pirdieni tev pārmestu. Kas pārmestu? Vecie pirdieni. Es jau dabūju sūdu vētru, kur tur vēl var pārmest. Par Karpētienu Forest gan jau ielidos. Labi, nevilkšu laiku, kas tas ir? Tas ir Immortal All Shall Fall. Ok, nē, tas nebija pat manos variantos, laikam.
Jā, Jā, man liekas, ka tu varētu atminēt. Labi, bet tas ir tas pārējais posms tajā dziesmā, varbūt tāpēc tas tik piņķerīgi liekas. Ja? Es vienkārši mēģināju ielikt to vietu, kur viņš tā kā bļauj all shall fall. Jā, tas grūti laikam. Jā. Es pat nezinu, iespējams, ka kaut ko no tām tavām, kā viņas bija tā. Tyrants varbūt kaut kā es atpazītu. Apgrieztā secībā, bet citādi. Jā. Okay. Runājot par Immortal un tad atgriežoties pie tās tēmas, ko es pieminēju, tā kā par sērijām tuvākā nākotnē. Kas mums varētu būt tuvākā nākotnē? Es pieņemu, ka kaut kad janvārī, februārī mēs par Immortal varētu parunāt, ne? Un par citām grupām. Tā kā bija ideja uztaisīt tematisko sēriju, kad uzsnieg ziemas albumi, protams, jo mums ir jau bijuši rudens albumi, un tas laikam pagaidām arī viss ir no tādiem gada laikiem, bet ziema ir arī, ziema ir tāds savs skanējums, bet zin kā vecīt, tev šajā sērijā ir jādod tas Immortal man, ja vien tu negribi klausīties kaut kādu popu, jo es pieļauju, ka tev tomēr tie ziemas albumi ir vairāk nekā man, jo es tā sāku tā kā kompilēt, un man īstenībā viņu nav tik daudz. Ok, ņem Immortal. Es esmu ar mieru, jo tur tāpēc tās diez vai tu nošos greizi, tur nav, kur baigi nošo greizi. Bet, man ir daži arī varianti, bet es zinu, kā, man liekas, tu vairāk esi tas gada laiku cilvēks. Sākas atkal, jā. Bet man ir varianti, un mums būs, man liekas, mēs šim gada laikam mēs krietni vieglāk varēsim atrast albumus. Un centīsimies pieskarties arī vairākiem žanriem. Bet tas tā, kas vēl mums tuvākā nākotnē, es apsolos, ka šogad būs vēl viena black metal sērija, ja, par Latvijas black metal. Man tas ir tas, ko, ja man kāds prasa kaut ko par podcastu, tas ir tas. Pagaid, es sadzirdēju pareizi, tu teici šogad? Šogad būs 3. daļa. Pagaid, just for the record, šodien ir 20. novembris, tas nozīmē, ka šogad mums ir palikušas vēl rūpīgi rēķinot 40 dienas. Vai tu esi pārliecināts par šo savu apgalvojumu? Šogad būs black metāla daļa. Cilvēki jūs to dzirdēt, tas ir ierakstā, tā kā redzēsim. Jā, man ir vienkārši jāsaņemās un jānosprauž savu deadlines, citādi tas ir pārāk ilgi velkās. Un, tad, kā jau tradīcijas mums spiež, mums arī jābūt ir gada balvai beigās. Jā, bet labi, tad ziemas albumus atstāsim kaut kad uz nākamo gadu. Tad, janvārs, februārs. Tad ņemsim tavu black metalu, tad jau būs tagad jāsāk klausīties, lai mēs to varam kaut kad izlaist decembra vidū visticamāk. Un tad ziemas albumi paliek nākamajam gadam. Un, Tā kā jūs jau varat gaidīt. Redz, jūs zināt, kādas būs nākamās vismaz 3 sērijas. Tā kā, tiem pēdējiem 2 cilvēkiem, kas palikuši vēl paklausīties, beigšu šai sērijai. Tālūk. Tas ir par to nākotni, un man liekas, ka mēs vairāk šodien varam arī neko neapspriest. Tad paldies par klausīšanos, un līdz nākamajai reizei. Čau! Piedaloties giveawayā, un tad jau tiekamies nākamajā sērijā. Sociālos tīklos noteikti tiks izzināts uzvarētājs. Čau! Viņi, kas ir klāt, paldies, ka klausījies ārkārtlaicīgi. Dalīties, iekomentē un tālāk pārdu. Tiekamies nākamreiz, Metalcast! Tev toaletē trauki stāv un krūzītes, A tev nē?